Sveicināti skatītāji raidījumā Tikšanās vieta Valmieras novads. Šajā reizē stāstīsim, kā Valmierā aizvadīta Latvijas jaunatnes olimpiāde. Tāpat stāstīsim, ka vairāk nekā 500 dejotāji vienojās novada deju koncertā Viduszemes dejas dzīres. Stāstīsim arī par dokumentālista Ivara Zviedra iecerēto brīvdabas kino lektoriju ciklu un noskaidrosim, kā Valmierā plānota iedzīvotāju mērīšana. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Valmierā norisinājās 10. Latvijas jaunatnes olimpiāde. Tajā piedalījās vairāk nekā 3500 jauniešu no visas valsts. Un viņiem bija iespēja piedalīties ne tikai tādās sporta norises, bet arī izglītojošos fórumos. No 18. līdz 20. jūnijam Valmierā un Valmieras novadā norisinājās Latvijas jaunatnes olimpiāde. Vēl pirms svinīgā olimpiādes atklāšanas gājiena Valmieras sporta skolas direktore Līga Dzene norādīja, ka jauniešiem ir vajadzīgas šādas sacensības, lai salīdzinātu savas spējas ar citiem sportistiem. Ir apsveicam, ka mēs esam spējuši šos sacensības atkal norganizēt, un jaunieši šos svētkus gaida kā tādas, ja salīdzina ar dziesmu deju svētkiem, tad varētu teikt, ka šoreiz ir arī svētki tieši sportam un jaunatnei. Gatavojoties jebkuram lielākam pasākumam, nākās saskarties ar organizatoriskajiem izaicinājumiem. Kā tie bija šajā reizē, pastāsta Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētājs. Lielākie izaicinājumi bija tā, ka faktiski jau bija doma par to, ka olimpiādu varbūt jau iepriekšējā gadā varētu atjaunot, bet tad bija tā, ka finansējums un viss, tad tomēr bija tāda, es domāju, tāda tikšanās ar Latvijas Olimpisko komiteju, ka mēs pārunājām, ka jāuzņemās ir tā atbildība un jārīko, jo svētki ir vajadzīgi. Un beigās visi noticēja, arī Izglītības un zinātnes ministrija, paldies par to. Kad sarežģītais sagatavošanās posms palicis aizmugurē un fokus tika pārnests uz pašu galveno jauniešu sniegumu un viņa lieliem startiem. Olimpiādes mērogs ir nopietns pārbaudījums pilsētai. Taču reizēm tas ir labākais veids, kā jaunajai sportistu paudzei iedot nepieciešamo azartu turpmākajai izaugsmei. Praktiski visi sporta veidi notiek vai Valmiera vai Valmieras novads, tikai atsevišķi ir ārpus mūsu novada teritorijas. Ja, tā kā esam gatavi, esam ļoti daudzveidīgi, mīlam sportu, dodam iespējas un pats galvenais jau jauniešiem. Tā ir ļoti perfekta iespēja, ka viņi var sacensībās arī, tā ir olimpiāda un olimpiskās spēles, ka viņi savās sacensībās var sev pierādīt un izcīnīt medaļas, kas arī viņiem ir svarīgi. Jo treniņu process, protams, ir būtisks, bet sacensības un tā sacensību garša, ko iegūst šādās spēlēs, tas arī, es domāju, ir ļoti būtisks, kas arī iedod papildu stimulu pēc tam atkal trenēties. Olimpiādes laikā jaunieši nevien sacentās sporta arēnās, bet viņiem bija iespēja dažādos fórumos uzzināt informāciju, kas var palīdzēt sportiskā ceļa turpinājumā. Šeit mēs ļoti daudz arī būs diskusijas par sporta tēmu, gan par fizisko sagatavotību, par finansēšanu, par daudzām citām lietām. Pie viena arī kopīgi paballēsimies, lai pilsētas viesiem būtu arī tie, kas ir atbraukuši līdzi. Lai būtu ko darīt, tā kā par programmu ir pārdomāts, un baudam svētkus. Vēl viena olimpiādes pievienotā vērtība ir tā, ka tā varētu iedvesmot arvien vairāk bērnus pievērsties sev tīkamam sporta veidam. Valmierā un Valmieras novadā sporta veidu, no kā izvēlēties, netrūkst. Noteikti, ka tas ir tāds pozitīvs lādiņš gan nākošiem topošiem sportistiem, tāpat arī vecākiem, jo vecāki redz, kādi ir sporta veidi, kādas ir iespējas. Un, Valmierā šis sporta piedāvājums ir ļoti plašs, un vecākiem bērniem ir kur izvēlēties. Valmieras novads olimpiādi noslēdz ar 32 medaļām, 3 zelta, 14 sudraba un 15 bronzas godāgām. Pēc zelta medaļu skaita Valmieras novads medaļu kopvērtējumā ieņem 13. vietu, bet kopējā medaļu skaita kopvērtējumā 4. vietu. Bet mūsu nākamais sižets būs tādā raitā deju solī, jo norisinājās deju koncerts Viduszemes dejas dzīres. Vairāk nekā 500 dejotāji tajā vienojās, un pārējo jau raudzīsiet paši. Valmieras estrādē aizvadīts vērienīgs koncertu uzvedums Viduszemes dejas dzīrēs, kur vairāk nekā 500 dejotāji no 21 Valmieras novada deju kolektīva izdejoja gan zināmas dejas, gan jaunredz darbus, kā arī pat laikmetīgās dejas elementus. Šo uzvedumu veidojuši mūsu vietējie vadītāji, un viņi arī būs virsvadītāji. Līdz ar to
Es teiktu, ka šo uzvedumu veidojam mēs paši, kā viena kopiena. Un nākošā lieta, ka dejotāji var piedzīvot, ko mūsu vadītāji kā horeogrāfi var radīt. Un es domāju, ka kāda no tām dejām aizies arī tālāk ne tikai šajā koncertā, bet aizies visā republikā. Ko arī sāks dejot, es ceru. Es ļoti tiešām ceru, ka pēc pāris gadiem būs dziesmu deju svētkos kāda no šīm jaundarbiem. Un es esmu par to, ka kopiena var veidot lielus pasākumus, un šo pasākumu veido Valmieras kopiena. Bet kas pats galvenais, viņi to dara priekpēc. Un es tiešām esmu pateicīgs visiem dejotājiem, vadītājiem un pats galvenais mūsu tuviniekiem, kas mūsu mājās atļauj doties uz mēģinājumiem, jo tas ir darbs, kas savā ziņā, un šie ir tie augļi, ko mēs tagad piedzīvosim šodien. Šoreiz pozitīvs satraukums bija ne tikai dejotājiem, bet arī koncerta veidotājiem, jo daudziem no viņiem tā bija pirmā pieredze uzveduma veidošanā. Mans šī koncerta uzdevums tiešām ir bijis uzticēts radīt intermēdijas, kuras patiesībā mēs sākām gatavot jau janvārī. Es jau pats arī esmu dejojis to tautas deju, un arī es esmu profesionāls laikmetīgajā dejā, bet nevar dabūt to tautas deju ārā no sevis, tīpaši tagad, kad man ir jātaisa arī šīs horeogrāfijas. Dažas no tām ir nedaudz tautiskākas, kas ir ar tādu stoltāku muguru krūtību uz priekšu, nedaudz pacelt zodu un degunu, kas tīri tādā rakstura dejā vairāk varbūt ieiet. Un ir tādas, kurās viņiem aicina tiešām to muguru un krūškuri kustināt, kur tad mums ir nedaudz vairāk bijis jāpastrādā. Un to es tiešām varu uzteikt. Es teiktu, ka Gauja un Sadans tiešām ir tieši labi tikuši galā. Un man ļoti iepriecināja šī ideja par to, ka uz vienas skatuves šie koreogrāfi būs tieši valmierieši. Un pat arī esmu dzimusi un augusi Valmierā, un tas ir tāds silts mirklis atgriezties šīs estrādes, atgriezties kultūras namā un citās zālēs, kur mēs esam strādājuši, burtniekos mēs atgriezāmies, no kuras sākās man šis kaut kāds viegli profesionālais dejas ceļš un šie cilvēki. Jā, pieredze darbā ar 500 cilvēkiem man tiešām nav bijusi, bet viss bija ļoti labi. Protams, es biju nedaudz satraucies uz pirmo kopmēģinājumu, bet tiešām Reinis ir tiešām meistars tajā, ko viņš dara, kā arī visi kolektīvu vadītāji ir lieli meistari un uz viņiem var paļauties, un viņi tiešām jau ir izdarījuši tik milzīgu darbu. Protams, tas ir priekš skatītājiem un viņu svētku sajūtām un viņu priekam, bet ja paši dejotāji nebūs priecīgi un nebaudīs to, ko viņi dara, tad tas netranslēsies skatītājus. Respektīvi, es to mēģināju vērst tam uzmanību, jo mēs paši to darām priekš sevis, mēs gribam baudīt dzīves un svinēt, un tieši tas arī ir jādara. Respektīvi, mūsu spēkos ir izvēlēties, ticēt labajam un kultivēt labo. Tas ir arī tas, ko es vēlētu visiem skatītājiem, gan dejotājiem, gan arī tie, kas neredzēs koncertu, arī vienkārši visiem cilvēkiem. Mēs esam maza nācija, bet mēs esam tiešām spēcīgi savā kultūrā un savā valodā, un mums tas ir tieši šajā svētku laikā, mums tas ir jāatgādina sev. Arī pašiem dejotājiem šīs uzvedums bija ilgi gaidīts. Gatavošanās tam noritēja vairākus mēnešus, un daudziem tas kļuva par skaistu sezonas noslēgumu. Tas ir kaut kas jauns, kaut kas nebijis, bet ļoti forša pieredze. Ir skaisti, manuprāt, tas, ka mums ir tik daudz kolektīvu, ir tiešām prieks būt visiem kopā un redzēt arī, kā citi dejo. Gan jau tiksim līdz finālam, un tad gribēsies vēl to turpinājumu, ka liksies, ka ir par maz. Jā, gribēsies vēl un vēl un vēl. Vēl un vēl un vēl. Lai gan mēs jau, man liekas, šo darām cik ilgi no decembra, bet vienmēr vēl vairāk. Tērpos ar skatītājiem, tas jau viss ir citādāk. Ir sava maģija. Man visvairāk patīk šeit tas, ka mums nav jātēlo savs prieks, jo šeit visu laiku tiek uzdots jautājums, kāpēc tu dejo un kāpēc mēs esam šeit un dejojam. Un tas prieks tiešām nāk tāds īsts. Jā, un viss koncerts būs tāds diezgan brīvs un tādā ļoti nepiespiestā gaisotnē, līdz ar to ir pavisam viegli. Un šis arī ir ļoti unikāls koncepts tādā ziņā, ka ir milzīgs prieks, ka ir arī mūsu vadītājiem iespēja nodot to, ko viņi grib pateikt ar savu deju. Jā, īstenībā pirmajā brīdī likās, ka nepietiks laika visam, jo tās dejas bija īstenībā diezgan daudz, un tie kopmēģinājumi bija tikai daži. Tad no sākuma pirmajā kopmēģinājumā likās, būs ko iespringt riktīgi. Un patiesībā tā atbildības sajūta ir vēl lielāka, ka mēs zinām, ka šī ir to deju vadītāju iespēja uzvest savu horeogrāfiju.
Un varbūt tādas otras iespējas var arī nebūt, vai ne? Katrā ziņā tā ir ļoti reta. Koncertā izdejotās jaunradas darbus veidojuši 7 horeogrāfi jeb novada kolektīvu vadītāji, katrs ar savu stāstu un izaicinājumiem, bet par savu pieredzi tapšanā mums pastāstīja Gauja Fiksa vadītāja Iluta Uškāne. Manu vienu deju dejos seniori, 3 kolektīvi. Jā, brigaders, un tas ir tā kā veltījums tiem pagājušā gadsimta cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši kolhozu laikus. Bija diezgan tāds izaicinājums ar to, ka bija jādomā, ko seniori var izdejot, lai tas nav pārāk grūti, lai nav ātri, lai nav augstu jālec. Bet tāda diezgan mierīga deja varbūt izdevās. Jā. Pasākums tapis pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda un Valmieras novada pašvaldības finansiālam atbalstam. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē, palieciet ar mums un tiksimies ar dokumentālistu Ivaru Zviedru, lai raudzītu viņa ideju par brīvdabas kino lektorijiem. Tāpat arī noskaidrosim, kā Valmierā plānot iedzīvotāju mērīšanu. Aizvadītā gadsimta 30. gados ievērojamais antropologs un profesors Jēkabs Prīmanis veic iedzīvotāju mērīšanu, dodoties ekspedīcijā pa dažādām Latvijas vietām. Pirms 2 gadiem šo eksperimentu atjaunoja arī profesors Jānis Vētra, dodoties mērīt Vecpiebalgas iedzīvotājus. Bet šoreiz šāda iespēja ir arī valmieriešiem. Raudzīsim plašāk sižetā. Pirms 2 gadiem Piebalgā, aizvadītā gada vasarā Kurzemē un tagad Zemgalē, kā arī Vidzemē, pētnieku iecer ir aptvert pēc iespējas plašāku Latvijas iedzīvotāju skaitu un arī reģionus. Kopumā jau ir nomērīti ap 2000 Latvijas iedzīvotāju. Bet kāds tad ir šī pētījuma mērķis? Mērķis ir skatīties, kā mainās iedzīvotāju tātad šīs fiziskās, bioloģiskās pazīmes, augumi, dažādi parametri gadsimta laikā, salīdzinot ar 20. gadsimta 20. 30. gadiem. Otrs ir veselības rādītāji. Kāda ir sabiedrības veselības rādītāji, sevišķi pievēršot uzmanību balstu kustību aparātam, sirds asinsvadu sistēmai, elpošanas sistēmai. Un šī gadā mēs arī piepulcējam klāt šiem rādītājiem antropometriskos rādītājus, tādu no oftalmoloģijas nāk klāt jauni mērījumi. Nākošais mums ir aptaujas dati, kas mums ir vajadzīgi tātad iedzīvotāju labbūtības, arī iedzīvotāju identitātes pētījumiem, piederību noteiktam reģionam. Un pēdējais ir populācijas ģenētikas pētījumi, kad pilngadīgiem iedzīvotājiem mēs piedāvājam piedalīties pētījumam, nodot asins paraugus. Un tas tad arī faktiski ir tas kopsavilkums, jo tad, kad mēs nākošā gadā, kad mums vēl ir plānot pētījumu Latgalē un Sēlijā, kad mums būsim ieguvuši asins paraugus no visiem mūsu pētījumu dalībniekiem, tad notiks arī šo DNS paraugu atšifrēšana, jeb sekvencēšana, un tad mēs varēsim likt šos DNS datus kopā ar iepriekš jau iegūtajiem mērījumiem, aptauju datiem, un tad mums tas pētījums iegūs to kopējo vērtību, kad mēs varēsim saprast, kāda tad tie šī brīža Latvijas iedzīvotāji, kāda ir viņi to, no zinātniskā viedokļa visticamākā tā izcelšanās ir šī brīža Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas iedzīvotāju mērīšanas ekspedīcijas šovasar sāksies ar Mežotni, Bausku, Dobeli, turpināsies Saukrastos, Limbažos, Salacgrīvā un noslēgsies Valmierā, kad no 5. līdz 9. augustam pētnieku grupa strādās Valmieras kultūras centrā, lai mērītu valmieriešus un arī pilsētas viesus, ja arī viņiem būs vēlme piedalīties, jo pētījumam nav ne vecuma, ne dzimuma ierobežojumu. Bet ko tad iegūs paši pētījuma dalībnieki? Pētījuma dalībnieki uzreiz iegūst tādu konsultatīvo atbalstu, ja tenī pētījuma brīdī viņiem konstatē kaut kādas novirzes, piemēram, viņu veselības stāvoklī, piemēram, viņa fizisko ķermeni nomērot, tiek konstatēts, piemēram, kaut kādas ķermeņa asimetrijas. Pleci nevienāda augstuma, kājas nevienāda garuma, pēda asimetrijas, kaut kādas asimetrijas. Tātad es piedalos visu pētījumu laiku, esmu uz vietas. Mums ir arī citi speciālisti uz vietas, kas jebkurā brīdī var konsultēt, ja ir nepieciešams.
Tas, ka mēri studenti, tas ir viena lieta, bet arī tātad ir speciālisti uz vietas, kas var uzreiz dot atgriezisko saiti. Tāpat nomēra asinsspiedienu. Piemēram, ļoti bieži mums, piemēram, 52% vīriešiem, kas piedalās pētījumā, ir paaugstināts asinsspiediens, par ko viņi pat nenojauš. Piemēra pēc. Tāpat tās elpošanas rādītāji, kur lielākai daļai gandrīz 100% vispār nekad nav veikti elpošanas testi. Un viņi, piemēram, iegūst informāciju, kāds ir viņa plaušu stāvoklis. Tāpat tās, piemēram, šī gadā būs iespēja nomērīt tāda acu ābolu parametrus. Kur, domāju, liela daļa no pētījuma dalībniekiem tādas iespējas līdz šim nav bijušas. Kā arī pētījuma dalībnieki, kad būs apkopoti ģenētiskā materiāla izpētes rezultāti, varēs iepazīties ar tiem. Tātad no 5. līdz 9. augustam iedzīvotāju mērīšana notiks Valmieras kultūras centrā. Jau pavisam drīz, 10. jūlijā, Naukšanos dokumentālists Ivars Zviedrs aicinās uz kino lektoriem. Kopumā būs pavisam 5 kino lektori dažādās Valmieras novada vietās. Bet plašāk par to, kas un kā, raudzīsim nākamajā sižetā. Rūjienā blakus izstāžu namam nelielā telpā vēl vecajās VHS video kasetēs glabājas Rūjienas televīzijas arhīvs. Te arī tiekamies ar Ivaru Zviedru, jo savulaik viņš izveidoja Rūjienas televīziju un bija tās vadītājs. Šī arhīva materiāli arī būs viena no brīvdabas kino lektorija daļām. 90. gada Latvijas audiovizuālā vēsturē diezgan liela loma ir reģionālajām televīzijām. Tāds bija 26, un katrā vietā notika kaut kāda rosība, un no katras vietas ir tagad arī sadigitalizēta Nacionālajā bibliotēkā ir dažādi faili, dažādi notikumi, gāž Ļeņinu, slēdz ciet vilcienus, bankrotē Banka Baltija un tā tālāk, kas nevilšus sasaucās arī ar šodienu. Arī jau atkal mēs te kaut ko gāžam un kaut kā atkal esam pa apli nonākuši, vai tik mēs atkal neesam tuvu tām pašām barikādēm, kas jau bija. Un tādā lietā gan sociāli, gan kulturāli, gan audiovizuāli, manuprāt, ir laiks atgriezties pie tiem laikiem, pastīties, kādi mēs bijām. Tātad viena kinolektorija daļa būs Rūjienas televīzijas arhīva materiāli, īsfilmu par tā laika norisēm, notikumiem, cilvēkiem. Būs tikšanās arī ar Latvijas vadošajiem kino profesionāļiem, kā arī jaunāko Latvijas filmu seanses. Tad mums būs tāda brīvdabas kino tūre, kurā aptvērs būtībā visu Ziemeļvidzemi un ne tikai Ziemeļvidzemi, arī Valmierā. Un, manuprāt, tāds kulminācijas pasākums būs uz Latvijas-Igaunijas robežas Unguriņa robežpunktā, kur 23. augustā rādīs filmu Paradīze 89, kuras stāsts vēst pa barikādēm. Un tur piedalīsies arī viens tagadējais ķoņu iedzīvotājs Dominiks. Man tas ir ļoti interesants viņa skats arī uz šo te notikumu, uz šo te filmu. Dominiks Karāna ir 12 gadus vecs ķoņu pagasta iedzīvotājs, kura mājas ir netālu no Unguriņa robežpunkta. Es par Dominiku daudz esmu dzirdējis. Turklāt Dominiks runā tik labi, cik latviski, tik itāliski, kas Rūjienā nav baigi, tā kā, viss tā nevar. Otrkārt, es dzirdēju, ka viņš bērndārzā rīkoja svētceļojumus. Tas man ieinteresē vēl. Un vispār man vairāk patīk tomēr jauni cilvēki nekā veci. Jo tu vari no viņiem kaut kādu enerģiju dabūt. Jā. Bet pati galvenā izvēle par labu Dominikam ir viņa lielā interese par vēsturi. Es sāku vairāk interesēties tajā brīdī pa Pirmo pasaules karu, tad visvairāk pa Otro pasaules karu, bet tagad apmēram ir... Man visvairāk interesē 70., 80., 90. gadi. Dominiks interesēs arī par barikāžu laiku un vērtē, ka šo laiku tā vienkārši nevar aizmirst. Lai saglabātu to tur
instinktu, lai, ja kaut kas ja tas atbrīvo brīvība ir, ja kāds iepriecējs nāk, kad ir jāiet aizstāvēties. Tikšanās, kurā piedalīsies arī Dominiks, būs tātad noslēdzošajā kinolektorijā Unguriņa robežpunktā 23. augustā, bet līdz tam vēl kinolektorija būs Naukšēnos, Masalacā, Rujienā, kur tiks demonstrēta spēlfilma tīklā TTT leģendas dzimšana, kā arī Valmierā. Valmierā atbrauks, mēs radīsim Valmieras meitenes. Atbrauks Ivars Seleckis, un tad būs 80-gadīgās meitenes. No tās stikla šķiedras, un es domāju, ka mēs kaut kādas jaunas meitenes varbūt arī piesaistīsim no šīs stikla šķiedras. Un, manuprāt, tas arī būs viens interesants notikums. Vasaras brīvdabas kinolektorija sāksies tātad 10. jūlijā Naukšēnos ar Rujienas televīzijas arhīvu materiāliem, dokumentālo filmu Ērika atnāc, kā arī būs diskusija ar režisoru Ivaru Zviedru un vietējās kopienas cilvēkiem. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Piesakies dalībai Valmieras dzimšanas dienas gājienā 7 ir 4+3. Jau tradicionāla svētku piekdienā 24. jūlijā 7. vakarā norisināsies svētku gājiens. Aicina uzņēmumus, iestādes, biedrības, domu biedru grupas, kā arī šogad un pagājušajā gadā dzimušo mazuļu vecākus ar savām atvasēm pieteikties dalībai svētku gājienā. Dalību gājienā var pieteikt līdz 15. jūlijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu. Bet ko darīt, kad nav ko darīt? Šovasar uz šo šķietami vienkāršo, bet patiesībā ļoti sarežģīto jautājumu atbildi meklē animācijas filmas Laimīgie veidotāji, pasažieru pārvadātājs Vivī un vairākas Latvijas pilsētas, tostarp arī Valmiera. Pirms animācijas filmas Laimīgie nonākšanas uz lielajiem ekrāniem, tās galvenais varonis Pūkainītis jau ir pagūjis izpētīt Valmieru un sagatavot idejas 6 stundu laimīgai misijai ģimenēm Valmierā. Pūkainītis aicina atslēgt Valmieras vēsturi, palūkoties uz pilsētu no putna lidojuma un priecēt acis gleznēnajos Gaujas krastos, ļauties piedzīvojumiem un atklāt daudzveidīgās Valmieras garšas. Savukārt 5. jūlijā tiksimies Vaidavā, lai kopā piedzīvotu vienu no skaistākajām un tradīcijām bagātākajām skriešanas tikšanās reizēm Latvijā. Skrējienu apkārt Vaidavas ezeram. Reģistrācija līdz 1. jūlijam. Lai notikumiem bagāta nedēļas nogale Valmieras novadā.